Uz sen gaidīto notikumu Rendas jaunuzceltās brīvdabas estrādes un renovētā kultūras nama atklāšanu pulcējušies ne tikai paši rendinieki, bet arī daudz viesu. Pagasta ilgadējā vadītāja šo ideju bija auklējusi ilgi, tādēļ atklāšanas dienā īpašs prieks. Ideja radās jau sen aptuveni 9 gadus atpakaļ. Mēs viņu šobrīd esam realizējuši. Varbūt kāds teiks, ka vajadzēja siltumtrasu mainīt, varbūt kādam sporta halli. Es domāju, ka latvietim vienmēr ir bijis dziedāšana un dejošana viens no galveniem atpūtas veidiem. Nevelti mums lielākie svētki ir gan skolēni, gan pieaugušie dziesmu svētki. Nevelti mēs Baltijas ceļu sagaidījām dziedādami un arī neatkarību mēs sagaidījām dziedādami. Tāpēc arī šajos sliktajos laikos mēs visi šeit kopā varam uzdziedāt liku pēdu zemakmeņu. Lai šajā namā vienmēr ir interesanti, daudzveidīgi kultūras piedāvājumi, lai cilvēkiem ir vēlme nākt šeit, lai viņi nāk ar savām idejām un rosina varbūt veikt dažādas radošas darbības, kādas parasti šādās vietās ir iespējams veikt, lai cilvēki attīsta savas intereses, savas prasmes, atpūšās un saturīgi pavada brīvo laiku. Iesvētīt jauno kultūras vietu bija aicināts Kuldīgas Svētās Annas draudzes mācītājs Mārtiņš Burkevits. Viņš cilvēks salīdzināja ar mozaīkas gabaliņiem, kas kopā veido krāšņu un vienreizēju bildi, ko sauc par tautu. Ko tas kungs svētī, tas ir svētīts mūžīgi. Tad no savu amata pilnvarās es iesvētu šo estrādi un šo kultūras namu. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jēzus Kristus žēlastība, dievmīlestība un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Āmen. Āmen. Es krāšu šitās lentas. Man liekas, ka risinājums ir ļoti labs, jo tiešām vecā estrāde bija beigusi savu darbību gan morāli, gan fiziski. Un šī estrāde bija ļoti vajadzīga, kas ir arī radīts ļoti labs risinājums, kad kultūras nams savienots ar estrādi. Tātad visas komunikācijas nav divreiz jātājas, un es domāju, Rendai tas bija ļoti vajadzīgs. Par skaisto kultūras vietu priecīgi arī paši rendinieki. Vajag, bet jaunieši un vecāki cilvēki lielākoties vajag, liela vajadzība ir. Mums būs varbūt kaut kas jauns tagad, jo bija tās vecais kultūras nams, tā nebija tāda pasākuma. Es tik daudz ceru, ka tagad šogad būs kaut kas vairāk, interesantāk. Nav neviena krietna puiša, kas ar mani parunāja. Nav neviena krietna puiša, kas ar mani parunāja. Zālē visus sagaidīja suitu sievas, kuras apdziedāja teju vai katru ienācēju un dziesmā pieteica uzstāšanos. Koncertā priekšnesums sniedz gan pašmāju, gan kaimiņu pagastu amatieru mākslas kolektīvi. Skatītājs priecēja arī ar dejām. Tāds tikai iepazīšanās process un ir reanimēts Rendas teātris, kur es esmu šobrīd vadītāja. Ir doma par sporta dejām hobiju klasi, ir doma par rokdarbu, floristu pulciņu. Man ir cilvēki pieteikušies vēl uz teātru, vēl uz ansambli. Katrā ziņā tiks ņemts vērā cilvēka intereses, jo tās ir vissvarīgākās. Šeit būs nams, kur katram atnākt izpausties, vai darboties, vai vienkārši līdzjust, vai tā kā vakar šeit zumēja no iedzīvotājiem, kuri nesa ziedus, kuri sprauda pušķus. Īpaši gaidīt bija mācītāja Mārtiņa Burkevits uzstāšanās. Mācītājs var neiesdusēt, bet ar jauniem ļaudīm tusēt. Mācītājs var neiesdusēt, bet ar jauniem ļaudīm tusēt.
Indra Visocka, kultūras nama vadītājas amatā ir 2 mēnešus. Viņa atzīst, ka jaunās telpas noteikti ir labs sākums arī jaunām idejām kultūras jomā. Jūs redzat, kāds ir šis pasākums, es jūtu, ka viss dzīvo. Un var jau būt, ka ik pa 5 gadiem vajadzētu kādu dzimšanas dienu svinēt, bet var jau būt, kad ir vispār jātaisa tradīcija pasākumi, jo cilvēkiem tie ļoti patīk. Kad viņš zina, ka noteiktā laikā būs tāds un tāds pasākums tādām un tādām interesēm, cilvēkiem patīk tradīcijas un pie tām arī ir jāpieturās. Ne tikai tādā izpausmē kā tradīciju svētki, bet arī jāveido jaunas tradīcijas. Sižetu veidoja Ieva Benefelda un Olants Perševits.